Goedemorgen, morgen, goeiedag. Goedemorgen. Hey, dames en kongi. Nedēļā. Goeiedag. Labrīt, labdien, labvakar! Bet, jā, tie, kas klausījās pagājušo sanāk, viņiem nav nedēļa, jau 3 dienas ir pagājušas. Tagad jau epizode izies. Viens palaidies. Atvainojos, es uzreiz atvainojos visiem, ka epizode iznāca tik vēl, jo Pēteris man epizodi sataisīt atdeva trešdien, ja? Jā. Vai ceturtdien? Otrdien naktī vakarā, jo es trešdien Rīgā biju. Jā. Trešdien, jā. Nu redzi, tā kā, bet trešdien man bija svarīgas lietas. Man satikt bija mani, sens draugs bija jāstiek Rīgā. Tāpēc es nevarēju publicēt. Un ceturtdien, piekdien, sestdien, labi svētdien, es domāju, ar skaitam klāt, es biju nenormāli. Jā, izņemts, jā. Tā kā... es sākšu ar jums stāstīt par nedēļas nogali, jā, varbūt. Tad. Jā, protams. Jo, šitā jau ir nenormāla pieredzes bagātā nedēļas nogali man sanāca. Da visa nedēļa, ja godīgi sakot. Sāksim ar ceturtdienu, Kāziņas vietā, kur es nebiju nekad bijis. Alus Brūzis Migla. Tas ir tajā vietā, Pēteri, tu varbūt esi dzirdējis par to vietu, kur ir tie uzvaras līdumi saucamie. Krūmanistiem, kas tur cīnījās, vai ko viņi tur darīja, apsolīja tur mājas un zemes gabalus vienādus, cik tur... Nezinu par šito gadījumu. Ir pie Jelgavas ir tāda kā vieta, kā ne tā ciemats, nekas. Ulmaņa laikā sacēla mājas vienādas. Māja un ap mājas zemes gabals, tik vai tik liels, jā, tur tik. Es domāju, mums Padomju Savienība visu uzcēla, uzbūvēja. Ulmaņa laikā arī būvēja. Jā, līdz tam mēs teltīs dzīvojām pareizi. Nē, telts arī šiki, Zaru būdā. Kāds šalaši, jā, Zaru vigvami. Jā, es pat nezinu, kā latviski tas saucās. Laikam Zaru būdas. Jā, Zaru būdās, jā, mēs dzīvojam, kamēr paldies, kā saka, komunistiem atnāca mums. Latvijā vispār visu uzbūvē. Lai izvairīties teikt krieviem. Jā, tā kā, ko mēs par to, jā, tur ir tā, jā, ļoti tās no tiem Latvijas laika ķieģeļiem, visas ļoti smukas mājiņas, tie gabali. Tas ir braucot iekšā. Tas tajā uzvaras līdumos tajā vietā arī atrodas, ir tas Alus Brūzis. Tur viņi ražo alu, tur arī uz vietas bija laikam tie jaunais pāris iepricis tur tās, kaut cik tā alus bija nopircis, vai varbūt, ja tu izīrē tur viesunam, varbūt viņi kaut cik tur dod, es nezinu. Es nezinu, kādā gadījumā tur leduskapī stāvēja alus ar dažādām visādām garšām. Viena no tām garšām bija ķiploku. Un, lai cik interesanti čaļi, kas dzēra to ķiploku, šņabi nē, bet alu baigi slavēja. Teica, esot baigi labs. Zinātāji. Tā kā, jā, zinātāji. Tā kā meistari, jeb eksperti. Spečuki, jā. Spečuki, jā, bet sakarā to, ka tur ir Alus Brūzis, tur kā lapsenēm iebarota vieta. Jo vienkārši es piebraucu un... Nenormāli daudz lapseņu. Nenormāli daudz lapseņu. Vienkārši visur, kur ej, kaut kādā abrīnojamā kārtā vispār es netiku sadzalts. Man bija pieredze šitā ar lapsenēm. Mēs Igaunijā bijām ciemos, un tāda kā teltiņa uzbūvēta atvērtā un galdi garie. Ne piedēviņa, bet Igaunijā pie radiem bija garī galdi. Tas jau tuvāk bija. Uz ziemeļiem, jā. Jā. Nē, uz ziemeļiem tas ir tuvāk Santa Klausam, man liekas. Dievs tomēr kaut kā, labi. Dievs ir visur, labi, folklora. Lūk, un arī tur visur bija lapsenes, visur tur dzer dzērienu un priekšā divas lido. Dzer kopā ar tām, tu jau pieradi vienā brīdī. Sākumā bija šausmas, domāju, tūlīt mēs visi te beigti būsim. Nē, visu vakaru nosēdējām. Viņas tiešām ap muti lidoja, tā kā mušas, tikai lapsenes. Jā, un kaut kurā vienā brīdī viņas pazuda. Sakarā laikam laikapstākļiem, palika vēlāks, viņas laikam ar tumsiņu aizlasās. Un es tur tā gaidam jauno pāri, tā saucamā salsmaize. Es nezinu, vai stāstīju jau kaut kurā epizodē, ka ir tā kurzemnieku versija, tāda drusku garšīgāka un saulēnāka. Un ir, protams, smagā latviešu versija, latgaļu versija. Nē, jā. Mums bija kurzemnieku versija, kur bija baltmaize, medus un piens. Un es tagad to visu sagatavoju. Domāju, tagad jau neatbrauks, lai nav tālu, nolikšu tā kā tur pie durvīm, lai mammas uzreiz ir paņemt to paplāti un tā kā jaunajiem pasniegt. Es tā iznesu, un tas bija viens moments, kad man bija pilns tas trauks ar tavu lapsenēm.
Dibeni vien kustējās viņām un viņas tik ēdot to medu. Es tur visu aiztriecu, ienes atpakaļ, tur tie vienā telpā, tur tāda vērsa telpa, tur viņa nebija. Kaut kādā veidā, nezinu, vai viņa vēsums nepatīk, acīm redzot. Tur to lapsiņu nebija. Ienes atpakaļ, tikām it kā galā. Un tur viņiem tur tā ceremonija uz vietas ļoti, viss smuki, bet pēc tam viņa aizbrauca. Un mēs tur tagad gatavojamies tai sagaidīšanai, un sākās baigais prikols. Sēdēja Līgavas Ome, un viņas, es nezinu, vai tai leģendai var ticēt, visdrīzāk var ticēt, es domāju, ka viņa nav baigā iemesla mala. Viņas trešais vīrs, Pēteris. Bet tāds normāls čalis, kā saka, 78 gadi viņam, bet tā ir zelta katli uz rokas, tāds neko sev čalis, tāds pulkstenis zelta viņam uz rokas, man pie sienas mājas mazāks nekā viņam uz rokas. Un tagad viņam iedzeļ lapsene. Tā kā es pilnīgi redzēju to momentu, viņš tādu kaut ko, gar aci kaut kā noši. Es saku, kas bija? Iedzeļ lapsene. Un viņš tā kā viņu, es pilnīgi redzēju patreicu, es saku, tā kā tumši, es saku, vai nu dundurs. Tur viss bija, visas pārstāvēt. Visi kukaiņi. Mošķu pasaulē. Jā, viņš tur tā kā aizdzen, visu apskatās, nav nekā. Es saku, it kā nē, nekas pagaidām nav redzams. Pagaidām. Viņš saka, man jaunībā kaklā, viņš saka, iedzēls gandrīz nosmuku. Var. Es saku, traki, es ceru, ka tā nebija lapsene. Ja neko aiziet, tur staigāja, apkārt jau tur daramies, un vienā brīdī tā kā sākas baigās kaut kāds tā kā rosība kaut kurā brīdī, kaut kas tur tāds kaut kādu izsaucienu, un skatos Pēterim acis uzpampusi ļoti, tā kā viss tā kā ciet pilnīgi. Tā kā aizpampus. Un viņš pilnīgi viss tāds bāls paliek, tā kā sāk jau sūdzēties, ka viņam arī elpa sāk trūkt. Un tagad viņu ierauj vēsajā telpā, noliek zivs, protams, kaut kādu pretalerģijas zāles jau mēģina dot, tur kaut kādus histamīnus, vēl kaut ko ledu un visu, un viņš ik pa laikam tā kā sāk zaudēt samaņu. Lūpas tā kā baltas, tu redzēji, kā skābekļi trūkst. Kur es redzēju? Un viss, var redzēt, ja lūpas zilas baltas, var redzēt, ka skābekļi trūkst. Protams, jau izsaukti teātri un viss, un man padod ziņu, ka jaunie ir klāt. Tā kā jau tuvojas. Mēs taču nevaram, tagad, jaunais pāris, cilvēks tur mirst nost blakus telpā, un mēs sagaidām jauno pāri. Es tur palūdzu vienam viesim, saku, pazvani, izstāsti situāciju un palūdzu, lai pagaida. Es saku, izsaukt ātrie, es saku, atbrauks ātrie, sadarīs. Es sapratu, ka viņi vraus projām. Lai kādu nedēļu pagaida. Ne nedēļu. Protams, ka nē. Jā, bet gari sanāca. Tas šajā gadījumā varētu teikt nedēļu. Viņi prasa, kad viņiem braukt, lai skatās ātrie, kad aizbrauks atpakaļ. Tad, lai viņi brauc, pabrauks viņiem garām ātrie, tad brauciet jūs iekšā. Bet tā ir, ko? Nevar jau savādāk tagad. Viņi tā kā piekrīt tam visam. Jūs sapratīsiet, kad varēs atbraukt, jā. Jā, pabrauks garām ātrie, tad varat pamājiet, braukt. Jā, pamājiet, cik Pēter turies. Mēs ar tevi. Tagad kaut kādā brīdī, tā kā Līgavanis brauks, viņam cigu nesot. Es saku, vai tad tiešām neviens nevar paņemt tur, es nezinu, šampi, vēl kaut ko maizītes, vai ko un aizvest tiem jaunajiem. Ko tur, ka braukšu. Es domāju, brauc, labi, brauc, un ja tu nevari izturēt, brauc. Bet tad atbrauca vedētājs. Protams, visi jau saspringa, mašīna iebrauc. Sanāk, viņi izsēdās visi, vedētājs atbrauca, savāca jaunajiem pārim kaut ko paēst, padzert un aizgāž atpakaļ. Tā viņi tur sēž gaida un reāli ātri atbrauc. Es jau cerēju, tagad ātri viņi viss sapratīs, iemetīs. Viņi slēdz viņu, visi jau pareizi dara. Protams, viņiem jāpārliecinās, ka viņi var transportēt, slēdz klāt, monitorizē visu, tur monitorē. Skatās, protams, iedot iegāž adrenalīnu čalim. Viņam tā kā jau pat pilnīgi, tā kā normāli paliek. Plus mīnus, protams, 78 gadi, tas ir tā normāli jau, kā saka, pēc jebkuras kaut kādas ārkārtas situācijas normāli tas tāds. Leņinu redzējis. Nosīts jēdziens. Un tagad no tā visa notikuma viņa sievai, kas ir Ome, viņai paliek atkal no stresa slikti. Vienā brīdī es skatos, ka Ome ir sliktāk nekā Pēterim. Ja sākumā viņa tā kā mierina Pēteri, tad beigās Pēteris tāds, cik man skatās viņu.
ko tu te uztraucies? Nu, es slavēju. Bet tomēr reāli, bet ļoti slikti, jo... Ar sirdi, jā? Es nezinu, jā, laikam viņi jau varētu būt, jo spiediens viņai tur mainījās. Es tur monitoru, es visu laiku klāt nestāvēju, cik plēcim tur Rīgāju, pamontorēju, tā kā skatbalstīju. Un viņa visu laiku tā kā vem, un jau viss vairs nav, ko tur vienalga vem. Rīktīgi viņa uz nerviem bija, rīktīgi trāki. Nu, tad beigās kaut ko, to Pēteri tomēr aizrauj uz to slimnīcu. Atbrauc jaunais pāris, mēs viņu sagaidām. Ienāk pie omes tajā otrajā telpā, kas nav svinības zāle, tajā otrajā telpā ometru tā kā vēl apsveic visu, bet, viņa var just, ka, neies pie galda, tāpēc, ka, tiešām viņai. Tā kā it kā likās, viņa ar kaut ko laikam piedava, ja tā kā laikam palika drusku vieglāk. Ārsts teica, pamalc viņam ūdeni, pārāk nepārspīlēt. Es nezinu, pusstunda pagāja, mēs tur pie galdiem, kamēr bijām. Skatos ātri atkal ir klāt. Tā kā pēc omes tomēr atgāza. Baigi atrakcija jums tomēr tur. Jā. Bet, jāteic, ome pirmkārt bija laba humorizēties tieši un galvenais, kas bija rēcīgākais tieši pirms, minūtes 10 pirms tā kodiena. Es piegāju papļāpāt tur pie viņiem kaut ko tur, Pēteris, ka ome. Es zināju, ka tas nav tā kā opis. Es tur kaut ko, ka Pēteris. Viņš saka, šis mans 3. vīrs. Es saku, 3? Es saku, jā, es tikko nesen apprecējos. Viņš saka, iedomājies 70, cik tur gados apprecējos. Viņi 80 gadi. 2 vīri man nomira, un tagad 3. apprecē. Es saku, ieņirds, es saku, Pēteris zināja par tiem 2. Jā, es viņam uzreiz, ka iepazināmies, braucu uz kapiem, ziedus likt un parādīju, kur viņš gulēs. Ak, tad mirtante, jā? Jā. Es saku, tev nav tāda sajūta gadījumā, ka Pēteris apprecējās ar tevi tikai tāpēc, ka tev jau aizsista vietiņa. Tas ir kapos tā grūti vietu dabūt. Ieņirdzām normāli malno humoru. Jā. Bet tad, kad notika tas atgadījums, tad, kā saka, tas malnais humors, tad tam jokam bija jau pilnīgi cita noskaņa, kā saka. Tā kā, un, tā kā jau tur viņi tur visas notiek, es turēju ārā, tur tā cilvēki nāk tur klāt, viņš saka, jums laikam tādas pieredzes nav. Un es, protams, nenoturēju, es saku, ka kāzās, ka šitā notiek. Viņas vīrs saka, te gan jau viss kaut kā ir bijis. Es saku, nē, šitādas pieredzes nav. Es saku, ir bijis, ka nomirst kāzās reizes, jā. Es saku, bet ka šitik ilgi jāgaida, jāmoka, es saku, nav bijis. Es ieņemts, galvas tā pasaku, pēc tam tā, bet uzreiz tā, ka noķēra, novērtēja joku, viss bija kārtībā. Tiešām humora ziņā publika bija mana. Tā kā visi tur Černis gāja, tā komi aizrāva, tā kā tur ar drusku ieņirdzām arī par to, un viss bija ok. Bet tas bija nepieciešams, lai to... izsmērēt, to problēmu. Jā, jo tomēr tās ir kāzas. Tās ir kāzas. Jā. Un cilvēki, es saprotu, ka tas nav baigi nekas priecīgs, bet nomiris arī neviens nav, un tas nebija arī, beigās izrādās nemaz tik nopietni, kā saka. Un tagad jaunajiem cilvēkiem bojā to visu dienu, visu dzīvi. Jā. Nē, labi, Jā, tāpēc, ka tas tā notika, jā. Un visi saņēmās, un līdz beigām bija tiešām ļoti jautri. Visu, tikai tas bija tas, zaudējām. Mēs stundas 3 zaudējām. Nekas. Nē, tas jau nav problēma, par ko runāt. Jā. Vakar. Vitos vēl būtu pajokojis labi, ka vēl nav zemes sasalus arī vieglāk uzdevums. jā. Tāds man bija tās nodības. Bet pēc nākušā dienā es sazinājos ar jaunajiem, un izrādās viss kārtībā. Viņi bija aizbraukuši, viss kārtībā. Abi divi labi jūtas. Palika uz novērošanu vēl laikam uz dienu, bet palielam viss kārtībā. Tev taču piemaksāja par pārdzīvojumiem, par nērtībām. Kā tu zini? Ko? Nopietni? Jā. Tas nebija. Es nevienā brīdī es nedevu tādu mājienu. No manas puses es pat neuzskatu, ka tas bija tāds baigais, tā kā man zaudē. Protams, man bija drusku sarežģītāk pēc tam strādāt, tā kā, un arī iecerēts, tas viss tā vakars vairāk jau pat zaudēja. Protams. Jā, vairāk pat vakars zaudēja nekā es. Jo tāpēc, ka, ja es būtu to programmu savu, ko es paredzēju tam visam vakaram, to gaitu, būtu vēl bijis tā vēl foršāk. Neviens jau nezin, kā vajag, kā būtu bijis. Jā, bet man pašam tā kā... Šis jau arī atmiņā paliekošs notikums. Šīs kāzas man paliks atmiņā noteikti. Ja kaut kādās neuzradīsies. Tev paliks naudā, viņiem paliks atmiņā. Jā, tā kā, bet arī, jau tā brauca prom tur, protams, jaunie tur. Un viņi saka, mēs tur par nērtībām pielikām.
Protams, ka nebija tā, ka es tur, liekas, eiro, cipa labi, ka Pēterim, jā, palika, jā, bet, nē, kā saka, bet, protams, patīkami, ka tā, novērtē to visu un tādu, jo, tiešām saku, vakars forši, šitāda man pieredze bija ceturtdien, tagad piekdiena. Atkal man pieredze, korporatīvais pasākums. Ne jau tas, ka es neesmu bijis korporatīvais, ne tā ir pieredze jaunā, bet korporatīvais pasākums notiek kur, Pēteri? Vilcienā! Nē, Rīgā, Vilcienā. Tajā jaunajā VV, paši jaunākie, kas atnāca. Tie elektriskie, uzņēmums bija. Jā, uzņēmums bija paņēma. Es tik tālu, es kā nelasu nekur. Nē, dzirdēs, ka kaut ko heitu un tā tieši kodas, jā? Kaut kāda bija, jā. Okay. Bija kaut kādi komunisti priecājās, ka, rekur vecais padomju vilciens velk jauno. Bija redzēts šitie mēmiņi. Saņemiet, jā. Vecie komunisti priecājās. Jā, tie vecie iet un nelūst, jā. Un viņi, kā viņi uzlika uz sliedēm, tā viņš no pirmās dienas iet, līdz šodien nekad nav bijis neremontēts neko. Agrāk bija labāk. Agrāk saldējums bija garšīgāks. Agrāk bija, jā, viss bija krūtāk. Jā. Tā kā par to pat nerunāsim. Jā. Bet tiešām, saorganizēts bija tik krūti. Un man ieteica tas čoms, kas producē manu muzikālo podcastu. Jā, bet ļoti šauri, ne, vilcienā? Nērti. Ir, bet tāpat laikā tā burvība, visi kopā. Cilvēku nebija daudz, bija 27. Un kāpēc tāda izvēle vilcienā izstāstīt? Tāpēc, kad izrādās, es pēc tam papļāpāju, tur viņiem kas tik nav. Viņiem regulāri notiek tie firmas pasākumi. Un kas tik viņiem nav, tā kā viņiem ir bijis viss. Ne viss, bet viņiem ir tik daudz kaut kas bijis. Tā kā, un katreiz, acīm redzot, tas, es nezinu, kurš viņiem katreiz domā tos korporatīvus. Arī taču ar vien grūtāk jau izdomāt, lai pārsteigtu, teiksim. Un šis bija tiešām labs. 2 bāriņi, viens vienā vilciena galā, otrs otrā. Turpat ne vilciens priekš cilvēkiem bija 2 vagoni. Tā kā 2 pilni vagoni. Jo, redzi, mums kopā bija 4, bet nevarēja laist pa visiem 4, ja viņi izklīstu. Izstieptos visi 4-20 cilvēki nesavākt. Jā, bet vilciens kustējās vai stāvēja uz vietas? Jā. Nē, es tagad to stāstīšu. Un iekšā DJs nenormāli līdzīgs apaugušam Ivanam Urgandam. Nenormāli līdzīgs. Tā iegāja pilnīgi tā uzreiz aizķeras acis. Un atkal teica nenormāli. Jā. Labi, lai tā ir mana fiška. Tipa vietā. Un visu es tur līdz pēdējiem brīdim biju uz to tikšanos, jau biju tajā vilcienā, visu zināju, redzēju, jau it kā izrunājām. Es par to pasākumu tiešām stresoju 2 nedēļas. Es 2 nedēļas biju tā kā uzvilkts visu laiku. Tik līdz nomierinos, tik līdz atceros par to pasākumu, man momentā sākas stress. Un es nesaprotu, kur ķerties, kur grābt, kur ko. Un piegatavoju tam vakaram, piegatavoju tik daudz visu kaut ko, lai kaut kādām vidām visu laiku liekas, ka ko mēs tā darīsim, ko mēs tur darīsim, ko mēs tajā visā, es nesapratu to savu lomu īsti, kas man, kā man paņemt, mēs tur vajadzīgs, ja? jā, kā mēs tur vajadzīgs. Beigās, protams, man bija svarīga loma, bet ne tādā ziņā, ka tur tik ļoti bija jāiespringst tagad ko tik, jā, bet bija tā loma, es biju izvēlējies, vai es būšu konduktors, biļešu pārbaudes, un es saku, vai es iziešu cauri tas. Atceries, bija kādreiz električkās studiju laikā, mums viņam braukāja. Jā. Tur bija tie avīzes tirgoja, visu kaut kādas varēja nopirkt, visu kaut ko. Turpat vilcienā. Vakara ziņas. Pīrādziņas, jā, visu kaut ko. Krusāru mīklas, tur pilspalvu, visu kaut ko varēja nopirkt, tur sapirkt, tur staigā. Es saku, vai es iziešu šitādiem cauri? Viņi saka, davai forši. Nopirku speciāli, viņi labi, paldies Dievam, nav dārgi, tā soma uz ritentiņiem, kas babiņu soma tāda. Tirgus babiņu, jā. Sapirku žurnālus, tur pilspaudu. Tādus skatījos, kas tāds, teiksim, pārāk dārgs. Jā, tos tirgošana, bet tur košlinas, šķiltavas, tādus sīkumus visādus, kas varētu būt atbilstoši tajā. Tam visam mēģina atcerēties, ko tā tirgojam tādas arī tad. Jā, tā atmosfērā. Piekrāmēju tur somu, sapirku pīrādziņus, 3 veidu čebureks, protams, laikās, kas maržai. Ar tekošu eļļu ārā, protams. Jā, un tad ar biespienu pīrādziņu un ievārījumu. Un ar jokiem par suņa gaļu. Jā, loģi. Ne, par kaķi. Nopēc 5 čebureks salīdz kaķi. Jā, tu. Klasika. Šo es neizmantoju. Labi. Jo tā ir klasika.
Tagad, protams, jādomā tērps. Tas tagad jādomā tērps. Visur apzinos, visur saka, ne visur, bet daudz, kur zvanu uz tiem tērpu nomām vēl kaut kur. Visur saka, nav tādas tēmas. Kā dzelzceļš, nav īsti. Viņi saka, varat atnākt, te kaut ko pamēģināsim sameklēt. Un tam Kristīna, sveicinu no Kristīnas, iesaka, viņš saka, paldies. Pamēģini pazvani uz kinostudiju Rīgā. Piezvani, aha. Piezvani, jā. Es tagad atrodu numuru, piezvanu uz kinostudiju Rīgā. Viņš saka, jā, kaut kam būtu jābūt. Iedod vēl vienu numuru teiktai. Ko tu meklē? Kādu kleitu tu meklē? Dzelzceļam. Man nav svarīgi. Man laiks pat nav svarīgs. Nebija ar dzelzceļu saistīti. Tā kā pusbombzīši. Nē, tas ir atsevišķi, bet tie ir divi iznācieni. Principā es esmu tā kā pavadonis. Viss sapratu. Jā. Es domāju, tu par vienu runā. Pamatā es esmu tā kā konduktors un pavadonis, un tajās divās reizēs vienreiz iznāku kā tirgojas, otrais kā būciņu tirgojas. Un tad beigās mēs tur aizgājām. Vācu nacistu formu uzvilkt derētu, ne? Tas būtu forši. Es domāju, tā kompānija novērtētu ieraktu. Un es dabūju tādu foršu ekspresu cepuri, dabūju tādu, to šlipsi, tādu saģērbos, sastāv vadītājs, ne vadītājs, bet sastāv galvenais tāds cilvēks, tāda aproce. Kas man vēl? Dabūju starp citu oriģinālo konduktora somu. Atceries, viņam bija pie somas lentes, bija biļešu rullīši. Jā. Un ar visiem biļešu rullīša oriģinālās biļetes iedomājas. Un viņam saka, ja gribi aktīvākiem kādas 3 vari noplēst. Bet, labi, man beigās bija žēls, neplēst. Jā. Bet vēl 3 rullīši bija. Tā kā, viss pilnīgi tā forši autentis salsīt. Beigās vēl saku, vajag baltu priekšautu. Es saku, es iešu tās belušas. Atceries, viņi vēl gāja tāda netīrā kurtkā, tās tantes, kas dalīja belušu. Un tādā baltajā priekšautā, kurš arī īstenībā nebija balts. Jā. Un ir tās aproces baltas. Un tad ar dakšiņu salvetē lika tos pīrādziņus, atceros. Un tādu saņēmu, arī attiecīgi bija pietiekoši. Es tā kā sagaidīju viņus jau saģērbus, es sagaidīju tajā, stacijā, kur viņi kāpja, jo mēs visi satikāmies Depiņā. DJs, bārmeņi, visi jau, sagatavojam visu tam braucienam. Tad braucām uz staciju sagaidīt. Un es sagaidu, visi nāk iekšā uzreiz filmē mani tur, fočē, tā kā, patika tas izvēlētais tēps. Man jau uzreiz tā kā stress jau minimizējas, jau tā normālais stāvoklis sāk atgriezties. Es trāpīju uzdevuma augstumā. Es tā pie sevis nodāju, būs labi, būs ok, tā kā aizies tas pasākums. Tā arī bija tur, tālāk jau aicinājumi, tā kā tur ejam pa bāriņiem, tur ballīti, kaut ko pastāstīju, kaut ko par dzelzceļu, tur, protams, vācu informāciju un visu kaut ko ļoti forši, un tad mēs tā kā aizbraucām uz vienu galu, pats saproti, vilciens ir vilciens, viņš nevar braukāt, tad, kad mēs izdomājām, jāpielāgojas pāriem. Mēs sanācām, mums jāaizbrauc uz vienu galu, jāpalaiž kaut kādi vilcieni, lai mēs pēc tam varētu braukt uz Vaivariem. Sākumā jāpabrauc bija uz Salkrastu pusi. Mēs tur aizbraucām, un tā, kad tur viņi stāv, es domāju, forši brīdis, tagad iziešu cauri tiem tur avīzes tādu, un arī visi stāvā tur tā kā, es vēl tur biju izdomājis visādus saukļus, bet man bija jāvada latviešu krievu valodā, jo bija lietuviešu un igauni, tā firmā ir Lietuvā, Igaunijā ir, tā kā, kas te skaitās? Kolēģi, jā. Jā, kolēģi, jā, un tāpēc es saku, varbūt angliski, viņi saka, nē, krievu valodā. Bet mās īstenībā beigās izrādījās, ka krievu valodā ļoti maz bija jārunā. Tur tie kolēģi nebija pārāk ar viņu daudz, un tā kā neprasījās. Es kaut ko varēju iztulkoju, kur jūtu, ka vajag. Viņi izkāpa Cārnikavā, jā. Bet reklāmas es, tā kā pats zini, skanīgāk ir krievu valodā izdomāt. Un tā es tur visā par tiem produktiem, visādas tās reklāmas krievu valodā izdomāju, visādus saukļus, kaut ko tur tā ieņirkt, pasmieties. Tas ar tāds visbaigi forši, tur tās preces tās ņēma, tur, tā kā padalīju. Protams, tā kā viens čalis pat samaksāja par kaut ko, neatceros, ko viņš tur ņēma. Es tā arī domāju, atpirkt savus investīcijas ieguldījumus. Nē, es varu mēģināt. It kā beigās es ieguldīju diezgan tajā visā, bet tāpat laikā, ne tas svarīgākais, ka pieredze. Labi, tev deva iespēju tirgoties vilcienā, jā. Jā. Es maksāju tāds vilciens paņemt un pavizināties ar savu vilcienu. To, nepaprasīju, bet diez vai arī teiktu. Kāpēc jo es pieļauju, ka dārgie jau skaiti padomā, tev ir vilciens ar 3 darbiniekiem, mašīnists, vēl kaut kāds čalis un bija tā konduktore. Viņa gan, nestaigā, viņai jāiekļūt laikam, acīm redzot, pēc protokola jābūt ir. Viņa kaut kur bija, kur
es viņu neredzēju, bet viņa kaut kurā bija pienākusi, un tad beigās es viņu redzēju, ka viņa bija. Tā, ka zina, kuras top krāts atrodas. Cik viņš notara. Jā, acīm redzot, jā. Un tad skaita to maršrutu, es nezinu, manuprāt, tas ir diezgan sanāca uz kaut kādām 6-8 stundām. Es domāju, pāris 10,000 varētu būt mans minējums. Nu, stipri daudz. Būt, ja kāds zina, rakstiet. Skaiti darbinieki, cik uz tām 8 stundām. Es arī domāju, jā, ka tur nevajadzētu būt pārāk. Tas, kad pilsēns vai viņš bija brīvs vai noņemts no reisa, attiecīgi negūtā peļņa, tik varētu būt elektrība un slieža apkalpošana. Gan jau kā starps ir, kad nobrauc pat maršrutu. Noteikti. Un plus par ekskluzivitāti, par nekaunību, ne, bet kādas par uzdrīkstēšanos. Jā, par uzdrīkstēšanos, jā. Un ar pīrādziņiem. Tas bija, man liekas, top iznāciens. Vienkārši tur visi rēca. Vienkārši. Tas bija trāpīts uz dzīvām atmiņām. Man jau bija tā doma, laikam jāsapērk tā, lai, ja gadījumā gribas, lai tiek katram vismaz pa vienam. Bet tad kaut kā likās, kurš tur ņems pīrādziņus, kaut kādus tur balašus vai ko, kam viņi tur vajadzīgi, tāpēc, ka pie tam vēl viņiem tur, barči kā dzērieni un bija uzkodas. Mēs apstājāmies Pieturām pie Pieturas vienas dubultos, tieši turpat pie stacijas, un bija tās pizzerija, kur mēs visi ēdām. Es domāju, kā viņš, un izrādās pīrādziņus vienkārši sāka ķert uz visām pusēm, man viņu tur neturos, 11 kaut kādi bija. Un visus tikai uzreiz izgrāb, man kauns, man nav, es nevaru, es esat maskas, es saku, es jau no vilcienu otrā galā, es saku, jau izpirka tā jāgalā, tā kā visi tur, jā. Kolēģi stacijā pienesīs klāt, pievedums būs. Tas moments, bet, pieredze forša, un tad iebraucām paēst, un tur izrādās, ko es kaut kā, es nezinu, vai es nebiju informēts, vai palaidu gvaidus kaut kā piemēru. Un izrādās, viņiem paredzēts bija burvju mākslinieks. Burvju mākslinieks, sauksim viņu tā, jā. Iluzionists. Tāds, jā, iluzionists. Tam vēl tā kā paredzēts tas laiks. Es jau arī biju izdomājis visu kaut ko es darīšu. Un, tur man sanāca, es viņam tagad drusku pazagu laiku, ka pa savas tur ieliku kaut kādas aktivitātes. Tu lētos trikus rādīji no YouTube. Jā. Deguns pazūd, tāda forša sastrādājums. Tiešām arī forša čalis ļoti forši tur nostrādāja to savu. Pirmām kārtām arī publika. Ja publika ir tāda atsaucīga un laba, tad jau tas viss aiziet. Un neko mēs tad sanāk pāēdām, kāpām atpakaļ vilcienā, tad vēl bija kvesti jāatrisina, ka tur arī to burvju mākslinieks nodrošina 4 čemodāni, kur jārisina viss, lai tu tiktu tur pie atslēgas un tur atmīnētu to visu saucamo pasākumu. Jā, un pēc tam atpakaļ uz staciju. Bet, foršs pasākums, tiešām šis man arī, es domāju, paliks atmiņā. Labi, es tad pārēju pie sestdienas. Pilnīgi visas dienas te ir sagatavotas, jā? Jā, man ir nedēļas nogale kārtīgi, kā saka, pagāja. Sestdienas sarunāts Kāziņas, bet šoreiz tikai kā muzikants sarunāts bija. Uzmanīgi, kas vadīja. Es redzēju, UFO. Ainārs Bumbieris. Viņš vienīgais, redzēju video. Es vienīgais nezinu, viņš ir Ainārs vai Ainārs. Viņš ir tās stulbības Ainārs. Protams, ka Ainārs. Kāpēc Ainārs vai? Ainārs. Kāpēc ne Ainārs? Sauks. Tas ir... Jā. Jā, tā kā es ar Līgu sazinājos. Es ar Līgu saku, tikko ierodas viesi, braukšu uzlikšos aparatūru. Es saprotu, ka man uzreiz nav jāspēlē, bet tā ir. Es saku, nē. Tev jābrauc, saka, Ainārs brauc projām. Es vēl tieši domāju, tas atbraukšu. Man liekas, es jau pat teicu, ka būs Ainārs. Man liekas, domāju, apskīšos, kā viņš vada. Tā kā būs interesanti paskatīties. Tikai, ka viņš neteica, ja? Un tikai es vēl tādu nodomāju, apskīšos, kā viņš vada. Viņa saka, nē, Ainārs tur visu nodrošina. Un tev jāierodas uz 12. Tā kā tev jāsāk spēlēt ir pēc 12. naktī, pēc pusnakts, tad, kad Ainārs brauks projām. Attiecīgi, tam man nekas nesanāca no redzēšanas. Es viņai saku, labi, tad es kādiem 11 ieradīšos. Viņa saka, jā, ideāli, tā kā reize būs uzkrāmēties visu. Aizbraucu tur pie viesītes, varbūt es dzirdēju ar Pērlīte. Es jau varbūt bijis. Tur tāds atpūtas komplekss, padomju laiku, tāds ezera krastā, tas ļoti liels. Nezinu. Jā, bet arī baigi foršā vietņā es biju, 3. reizi jau tur biju. Atbrauc, klausos, jā, Ainārs tur vada savā stilā, tur eleganti. Man jau fotogrāfs teica, viņš jau 3 reizes pārģērbās. Čalis spiež šovu.
Un te viņš tur pa vidu vienā vietā drusku dziedāja kaut kādas dziesmas 5 vai cik. Acīm redzot, viņam tā izdomāts, ka viņš ik pa laikam ar savu dziesmām izklaidē. Un viņam, kas interesanti, bija līdzi kaut kāda sieviete gados, nezinu cik gados, bet tā kā par viņu vecāka točna. Par mani patīk vecākas sievietes, ievērojas. Jā, nopietni. Paskaties video, kad viņš uzstājas. Viņš laik apķert, apmīļo, glauda, bet es nevarēju saprast, bet viņa staigāja, viņu filmē visu laiku, un fotogrāfs un videogrāfs teica, ka viņš viņa visu laiku, kad viņš strādā, viņa visu laiku, viņai uz kāta telefons, un viņa visu laiku filmē viņu. Acīm redzot priekš, reklāmas video. Un viņa tur visu laiku, viņam tur tā kā, kaut kā palīdz, kā visu tur dara, cik es sapratu, arī pārģērbjus tur pa 5 reizēm. Laikam nolīgta arī. Asistē, jā. Un beigās cienīgais, kas no mani nomulsināja, es jau tā, ka tur krāmējos, un viņi krāmējas nost, vai es pat jau biju sācis spēlēt. Un viņa tā kā iet, un tā kā vēl somas, un viņa velk tās somas pa zemi, un Ainārs vienkārši iet ar tukšām rokām. Es domāju, nopietni. Nē, labi, protams, ka noteikti viņš viņai maksā, bet vai te jau tiešām tur kaut kādas 2 somas nevar aiznest? Pats, jā. Mēs zinām, kas ir Ainārs. Ainārs ir bumbieris. Jā, bet viņš tāds reznāks palicis patiesībā ir. Jā? Video, jā. Viņš bija tāds stieviņš, tāds slaidīšs. Tagad tāds jau... Viņš bija kā spicki. Tagad viņš tā kā palaidies biški. Viņam nauda parādījusies ir. Jo viņam tas lēciens cenā esot bijis milzīgs. Viņš ir šitā vienā kultūras namā, kur spēlēja, tā klubeni man stāstīja, viņi bija paņēmuši viņu un teica, esot, baigi foršs koncerts, visu tur kotru. Un viņi saka, dai nākušā gadā atkal viņu paņemsim. Zvana un saka, cena reiz 3, vienkārši reiz 3. Un viņi saka, mēs vairs nevaram atļauties viņu paņemt. Viņam bija arī tāds gājiens. Atceries, vienu brīdi viņš bija tā kā socikos, viņš bija visur. Tā kā viena brīdi viņš kā sprādziens parādījās. Tā kā jā, acīm redzot, viņš to popularitāti savu uzaudzēja un tad to cenu arī uzaudzēja. Viņš labi dara, viņš visus strādā skaisti, atdeve labu. Jā, viss kārtībā, es tur baigi neredzēju no viņa darba neko, nemācēšu nokomentēt, bet viņa aicina un maksā tas acīm, kaut ko viņš dara pareizi. Dziedāt, publiku miedarboties, iet tur apķerstīt. Viņš parasti pansionātos, daudz, man vienu brīdi Facebookā lentē nāca viņš pansionātos, veco ļaužu vidē vienmēr viņš dzied, nezinu kāpēc. Un viņš visu laiku publikā pamat publika. jā, iepeld iekšā un laikam naudīgā publika tie, kas... Māk viņš tā kaut kā teatrāli savu to lietu pasniegt. Jā, ticami, ka viņš tiešām... Jā. Bet tāds garš, es nebiju ko iedomājis, ka jau pienāc klāts. Es biju dažos pasākumos ar viņu. Es biju Saldus, kas tas ir Saldus šlāgeris vai kaut kas biju ar... Saldus saule. Nē, tas ir roka, jā. Tur arī visi šlāgeri, un mēs ar tur bijām. Žoržs Siks tur bija, un arī bumbieris, Zautakniede. Bumbieris ļoti ilgi pie spoguļa pucējās. Viņš tā kā ļoti tādu attieksmi pret to, kā viņš izskatās. Ilgi ģērbās, ilgi taisījās, ļoti nopietni pret savu ārieni izturās. Jā. Preču zīme. Jā, un ar vienmēr pozitīvs, ar kolēģiem pozitīvi aprunājas. Tagad jūs varat turpināt, es publiku iesildīju. Tā, puiši, lai jums veicās. Viņš man tur ar turu, iegriez ballīti. Jā. Sanāk, es jau spēlēju, viņi vēl paēda, abi ar to dāmu. Un tad viņi tur atvadījās, tā kā es tur arī kaut ko pateicu, ka viņš saka, malcis, iegriez ballīti, to sanāk tur tā. Jā, tās pozitīvas foršānēs, tiešām tas visu. Bet, es saku, nebija bijusi tāda pieredze, ka jāierodas kāzās ir pusnaktī, bet jāgāž, attiec pats parēķinu, jā. Līdz 6 rītā spēlēju. Tautas nebija tā kā mega daudz, bet bija tas kaut kāds ap 10 cilvēki, kas tur padejoja ik pa laikam visu kaut ko. Un beigās sanāk vienā brīdī, ka es nezinu, protams, tas bija prikolam pēc viens čalis, tā kā lielākā daļa jau nozuda ap kādiem 4 no rīta. Viņš tā kā paņem, visi pazuduši, izgājuši ārā, laikam sapīpēt vēl kaut ko. Viņš laikam, būs man koncerts vienam. Viņš paņem krēslu, noliek zāles vidū, pat tuvāk man nekā no manis kaut kāds 3 metrus, tieši pret mani, paņem to krēslu, apsēžas, paņem pūģu, ne pūģu glāzi, sēž tā kā malko un klausās. Tikai viņš ir kā būtu samaksājis par privāto. Jā, tā kā ekskluzīvi. Man, protams, neteikšu, ka pats ērtākais, ka tā sēž un sejā skatās mutē, bet tā kā forši. Labi. Tā izaicinoši. Jā, un tad klausies, un palika vēl foršāk. Beigās visa rinda,
8 krēsli vienkārši rindā, kā koncertā, pirmā rinda. Un visi sēž tajos krēslos un vienkārši bauda to vakaru. Es tur spēlēju. Protams, es tur paidu kaut ko tur mēģinu iejaukot un tādu, protams, mēģinu aicināt, lai vismaz dzied līdzi. Es saku, večam tiešām nērti. Un beigās pārstāv čomi. Un kaut kāds 2 meitenes beigās palika. Labs jautājums, vai tā ir atklāta ņirgāšanās vai slēpta ņirgāšanās? Nē, tiešām bija tā forši. Ar jokiem apmainījāmies. Sirsnīga tāda. Es pazinu tur. Viņš ar citu tavējais klients bija. Viņš bieži bija Zanzibārā, tas čalis. Skaidrs, slēptā ņirgāšanās. Bieži. Viņš bija bieži Zanzibārā un viens bija pāris, kuram es pirms daudziem gadiem biju arī kāzās spēlējis. Forši, tiešām forša publika. Tad tur kaut kurā vienā brīdī tur tāds Janka aizgāja padziedāt, tā kā ir skaies. Viņš izlasa man vārdus, viņam uzliek vārdus, viņš izlasīt nevar vai nepaspēja kā, tur izņirdzāmies. Tāds bija. Bija jautri, bija forši. Un no 6 rītā kaut kur tur noziedēju, es jau tur tā kā apvācos. Un tagad es jau pirms braucu prom, izrādās kaut kādi 2 vai 3 vēl joprojām negulēja. Tā kā, viņi vienkārši bija izgājuši, tur nolika kaut kādu vienu čomu gulēt. Bet mums arī tā bija runāts ar jauno pāri, kas līdz kādiem tur 6 nostrādāju, kā saka, tālāk tur nemoku. Jo es jau, kad braucu prom, galdu klājēji atbraucu jau. Vāk galdus un brokastīm jau visu gatavot. Tā kā, tāda vēl viena pieredze. Jā, tā bija sestdiena. Tad esi gatavs vēl par svētdienu paklausīties. Es jau nesu vēl apnicis. Tagad svētdiena. Svētdiena es kaut cik, protams, izguļos, kaut cik varu izguļos, jā. Aizbraucam meitai, nopērkam televizoru, jā, jo viņai vajag televizoru, sakot, taču televizoru neskaties. Bet datoru ar televizoru telefonu jāskatās, labi, lai paņem tur to televizoru. Tagad vajag uz sēdienas vakars, vajag kaut kur izbraukt. Kristīni saku, aizšojam. Es biju dzirdējis, vai redzējis kaut kādā arī, vai TikTokā, vai Facebookā, Instagramā. Zinu, ka blogeri staigā pa kaut kādām vietņām, iesaka tur kaut kādas vietiņas. Un netālu no stacijas, Rīgā, ka būs, varbūt aiziesim tur. Tas tieši pretī Origo, tikai tā iela, kas ir Raiņa iela, kas iet tieši pirms tuneļa, tieši tur viņam mūzikas veikals. Varbūt es zinu to mūzikas veikals, kur tā liela ģitāra virs ieejas. Varbūt, neatceros. Tur blakus viņam ir tāds kā pagrabā ir krodziņš Laika bulvāris. Un es tā kā tur no blogeriem tev labas atsauksmes. Saku, Kristīna, aizšojam. Laiks jau vēls. Nē, es aizbraucu māsai vēl kumodi no Ikea salikt. Un sanāca kaut kā baigi, kā ir Ikea mēbelēm. Viss ievilkās. Un tā kā vēls, es viņai saku, vēl stunda palika. Es saku, interesanti, paspēsim vai nepaspēsim. Jo, kā pēdējā stunda, nevar saprast, vai viņi tev atnesīs, sanāk, pāris tu nevari paspēt līdz tam aizslēgšanas laikam. Tā kā, nesapratām. Aizjām uz to bulvāru, nokāpjam tajā pagrabā lejā. Skatos, ir, tas bārmenis laikam vēl kaut kas. Es saku, čaļi, mēs vēl varam paspēt. Nē, vairs nepaspēsiet. Tā drusku vilšanās, labi. Ejam prom, izdomājam, labi, tad aizšausim uz Gambeju, kas uz Lāčplēšu ielas. Tas, laikam, ja nemaldos, līdz 11, 12 viņš strādā. Un kamēr ejam, es Kristīnai stāstu pāri kanālam, tur tāda ir rožadārs vai bitīt matos vai kaut kāds tur. Ir tāds kā stiklots tāds restorāniņš. Un es Kristīnai rādu pāri kanālu, saku, tur es vadīju korporatīvo pasākumiem. Bet tur tādas šauras telpas, daudz cilvēku, kā korporatīva un nepārāk laba vieta, bet acīm redzot, viņi labi baro, tāpēc to vietu izvēlējās. Un skatos tur tā, ka viss iet deg gaismu, tagad cilvēks seš, saka, aizem tad uz turieni. Aizgājām, izrādās virtuvi viņiem tur vaļā, viss ir kārtībā. Un es jau, protams, tur, kā saka, izlaižot detaļas, es uzsūtu steiku, domāju, vajag pamēģināt, ka, daudz, kur viņi labi sagatavo, daudz, kur viņu tā kā nepārāk. Un šeit sākas pieredzes tās. Šitā steika es nekad nebiju saņēmis. Viņi atnes man tā kā paplāti un atnes to, tās milzīgās tās sveces ir, viņas zem tiem marmītiem liek apakšā tās lielās, lai uztur siltumu. Un viņa sāk dedzināt to sveci, un es viņai saku, skaidrs, es saku, tā kā instrukcijā arī atnesiet. Kaut kas jau tāda būs savādāk nekā parasti. Un tā kā viņa atnes, uzliek uz tā marmīti, uzliek paplāti, vienkārši parastā tā ovāla paplāti. Uz viņas sagriezts steiks jau tā kā šķēlēs. Sanāk, tā kā lielais gabals, salikti trīs tādi apaļi sviesta gabali, ar zaļumiem visu. Ķiplociņi, tur kaut kāds, laikam, timjāna zariņš,
zariņš, koriandra zariņš, nu, tāds saliks. Smuki, tiešām smuki, un nu, tādu visu. Un steiks tā kā sanāk negluži asiņains, viņš tā kā no ārpus tā kā aprauts. Nu, drusku tā kā, nezinu, viegli. Nu, tā kā, zini, kā uzmests, apgriezts un noņemts. Nu, tā kā vienkārši apraut. Vidū viņš izsaka. Un sanāk, tu to gabalu, katrs pats vari ņemt katru gabaliņu, likt pa vidu, jā, teiksim, un cik tu ilgi pats viņu gribi. Teiksim, tu vari izbaudīt pilnīgi saceptu, tu vari tādu pusjēlu, vari asiņainu, kādu gribi, tādu to katru gabaliņu. Jo tur sanāk kaut kādi, nezinu, 7-8 gabaliņi. Tā kā, nu, tajā gabalā, uz tās paplāts. Un, nu, protams, man jau tā kā iekšēji likās, bāc, nu, jāčakarēs rēdienu. Nu, es atnācu, es domāju, nu, atnācis tā klucim gaļas, jā, griezu un ēd, jā. Tur viņi tādu, bet beigās, nu, tā kā pirmais gabals tur aizgāja, bet tālāk, tā kā es sapratu to visu, kā tas viss darbojas, ļoti kruta. Ļoti izbaudīju, nu, tā kā jāatcerētos, kā savus to vietu ieteiktu, var aiziet. Nu, tiešām bija forši. Tā kā tāda vēl pieredze bija, kas bija gastronomiskā pieredze. Nu, viss, un šodien es neko jaunu nepieredzēju. Atdevu beidzot. Nu, ko, mīļie draugi? Atdevu beidzot tarpu kino studijā, jā, kur X-Faktoru filmē, jā, kur, kā saka, saldās atmiņas. Jā, un viss nekā jauna šodien. Tā kā, nu, ko, mīļie draugi, ar to beidzam? Paldies, Pēteri, ka noklausījies. Izskatās, man montēt nemaz nevajadzēs. Ne, šodien mans autora vakars, Pēteri, šodien ir mans autora vakars. Es skatos, te sauksim dziedātājs Juris Astrovskis iešārēja Facebookā fotogrāfiju Džeksas ģitāras spēlē, un tiešām līdzīgs Arnim Slobožaņinam. Jā. Un komentāros Astrovskis rakstā, uzminiet, kas tas par dziedātāju ir. Komentāros 100% visi raksta Arnis Slobožaņins. Komentē Arnis Slobožaņins, tis nāsmu as. Galvenais, ka 100% visi raksta. Es labu zaļinam tik tagi nāk, viens pēc otru. Kas tas notiek? Jā. Tas nāsmas. Tas nāsmas. Un beigās viņš atklāja, kas tas ir pa čali vai ne? Nezinu, aizsūtīju tev apskatīt. Labs. Man pēc citu bija kaut kāds internetā, es kaut ko bieži domāju, vajadzēs parunāt, bet tā es arī neparunāju. Nu, es necerējos, par ko es gribēju baigi parunāt, tāpēc nemācēšu. Atkal atvēru TikToku, un kas man te priekšā piesprādzējies pie stūres, brauc ar mikrofoniņu nopirktu pie krāgas. Kreklis puķēns. Arnis Slobožaņins? Nē, trakāk. Grandāns Valdis. Tas ir tas korišs, kurš vada pasākumus un ļoti gari un plaši atstāsta, kā viņam ir gājis pa darbiņiem. Tu taču nav līdzīgs Slobožaņinam. Nu, drusku, ne tā, ka jaunībā. Jā, pieņemsim pirms gadiem 10. Jā. Ko tu stāsti TikTokā izstāsti? Nē, es vienkārši pagriezi otrādi. Es pagriezu otrādi kameru, lai nav tā, ka visu laiku uz mani jāskatās, lai skatītājiem vismaz kaut kāds cits skats. Es tā arī stāstu par to vakaru, par to nedēļas nogali, stāstu par savu pieredzi, nu kā man gāja, kā man tā nedēļas nogali. Jo tas ir svētdienas rīts, jau braucu, visi darbiņi izdarīti, tā kā gandarījumu sajūta pilna sirds un pieredzes pilns ķermenis. Tad tiešām forši rīts, it kā bija baigi gabals jābrauc, bet man saka, man uz visas tās nedēļas nogales tā fona, es tik labi jūtos, braucu, man pat miegs nenāca, es tā kā reāli, un arī, nu, protams, ir agres rīts. Narkotikas. Jā, starp citu. Jā. Un agres rīts un gandarījuma pilna sirds un naudas pilnas kabatas, vai ne? Jā, nu, kaut cik jau, jā. Nu, nepilnas. Kā Džordžs Maikls saka, iztukšoja dvēseli, bet piepildīja kabatas. jā. Nu, ne tik Džordžam, protams. Ne tik Džordžam. Nu, kur ir Džordžs, kur ir... Jā, kurās mēs Džordžs ir zem zemes, jā.
Es redzēju mīmiņu, ka Ozzy Osbourns nomira, un tagad tie mākslīgie intelekti visu laiku uzstājas ar intelekta palīdzību, ka viņš debesīs satiekās ar Michael Jacksonu, ar Winehouse. Winehouse, jā. Nu, visiem šiem, kas ir, kur tu Cobain tā tālāk. Jā, un prasā, kur Cois ir dzīvs. Coja te nav. Labs. Mākslīgais intelekts labāk zina. Nē, galvenais zina, kas prikals. Karnis Slobožaņins jau kā otro komentāru ielika, ka tas nav viņš, un pēc tam visi joprojām turpina komentēt. Trolē, laikam. Un Gunita Akmentiņa vienalga ieraksta pēc viņa. Vienalga Karnis Slobožaņins. Viņš tikko ierakstījis, ka nē, tas nav mas, un Gunita joprojām raksta. Nē, es jau vecīt tas tu. Jā. Reizē, jā. Par Coju reāli labs, jā. Tad citu baigi ilgi, man liekas, klīda tā bauma, tas viss ir tā kā safabricēts vēl kaut ko. Vai par Presley arī filmas, ka glabāja vaska figūru. Labi par Presliju vēl vismaz, bet Cojs nebija, es domāju, tāda izmēra figūra. Pareizi, rezona jautājums ir, kam tas ir izdevīgi? Cojam, viņa svītai, apkārtējiem cilvēkiem, producentiem, kam tas vajadzīgs? Priekš kam? Viņš gribētu nolīst, viņš nolīst arī bez imitācijām. Loģiski. Neizskatījās, ka viņš grib nolīst. Jā, arī. Tajā avārijā, ja tā avārija tiešām bija īsta un Jūrmalā, un tur Cojs gāja bojā, tur ir viena no versijām, ka viņš dīdīja magnetofona pogas, klausījās savu demo ierakstu. Viņš tā kā ieraksta savu demku, muzikālo kaut kādu materiālu. Un, zīgā muziķi ļoti bieži savas dziesmas pārklausās, analizē, klausās, un kasešu magnetofons toreiz jau nebija tā kā telefona, kaut gan bīstami gan viens, gan otrs būtu laikam spaidīt vai telefonu vai magnetofonu. Un viņš kasešu magnetofonu tina lenti atpakaļ uz priekšu un analizē savu dziesmu. Tas arī varēja būt viens no neuzmanības cēloņiem. Kāpēc? Es fotografējos nesen pagājuši vasaru, braucu tur garām ar Vitoldu. Nav tur tik tas līkumi, tik jau arī Latgalē līkumaināki līkumi brīžiem. Tur bija liela daļa neuzmanības vai it kā nebija dzēris versija, jā? Es īsti... Jā. Nebija, ka galīgi, tu piedzēris vai narkotikas vai apreibinājies un nolūza un tā. It kā kaut kāda tāda nejaušība un visu sakritība noveda šai traģiskajai avārijai. Lūk. Tā ka jā. Pagaid, tad jau man sanāk, man jau tā pieredžu nedēļa jau sākās ar tikšanos ar tevi. Jā, es biju Rīgā atkal un atkal. Jā, tu biji Rīgā. Braucu ar autobusu. Cik man nērti braukt, es autobusu. Apnika jau, negribu vairs. Jābrauc ar mašīnu. Starp citu, es taču pie tevis braucu tieši no Rīgas kinostudijas. Es biju paņēmis starp un braucu pie tevis. Es netērēju mūsu dārgo tikšanās īso laiku, izprašņājot, ko tu tur darīji, kādi tērpi, priekš kam, kādiem nolūkiem, mērķiem, jo es zinu, tu izplūdīsi tos stāstos, ko tu vari uz oksimoronu atlikt, tāpēc es nemaz nejautāju, kāpēc un ko. Es saprotu, ka tu esi radošs cilvēks, radošām darbībām, tas tev nepieciešams tavam darbiņam, kurš tev patīk un kur tu dari ar gandarījumu un ar lielu atbildību un pilnu sparu. Tā kā... Ko mēs pārspriedām slepenajā kafejnīcā, kur mēs bijām pasaules sazars. Tas jau nav noslēpums, ka mēs aizgājām tradīciju un cik jau 2 vai 3 reizes var uzsaukt par tradīciju. Uz restorānu? Nē, uz McDonald's. McDonald's MC. Mēs aizgājām, tradicionāli Pēters man uzsauc. Mēs runājam, Man tradicionāla audzināšana un tā kautrība neļāva ņemt to, ko es gribēju. Bērnība, koku rotaļlietas, saproti. Es paņēmu drusku, es paņēmu drusku, domāju, no kurienes tā Pēterim nauda. Paņēmu 2 vai 3 komplektus un es aizņēmos no tevis naudu un izmaksāju. Kā uzsaucu? Mēs iegājām McDonaldā un es tā Aldi! Jā, uzsauc Aldi! Un visi apmeklētāji hei! Tad apsargs laipni mūs ielaida toaletē, kur bez koda nevarēja ieiet, bet mēs čeks bija iznīcināts. Čeka mums nebija, jo mēs paēdām kaut kādā veidā. Uz čeka bija kods mazmājiņas, mēs čeku, kas mēs paēdām McDonald's pagalmā, tur atradām aiz
aizmugurē tur bija konteineri. Tur mēs paēdām, tad mēs Ienesām iekšā, lai redz, ka mēs it kā ēdām. Jā, vaigi bija netīri ar mērcītēm un viss. Jā. Un pat cik bija gaišs, mēs sagribējām tomēr zolīdu uz tolīti aiziet. Mēs iegājām un apsargs mūs ielaida laipni. Paldies apsargam, ja jūs mūs klausāties. Paldies apsargam. Iespējams, viņš ir atlaists tagad. Man Raldi bija kurioza situācija. Mēs gājām no pazemes stāvvietas pa kāpnē, tad tie ejas uz civilizāciju, tik tārā, ja. Un apsargs iet, un Aldis pēkšņi tā kā ar vecu draugu sāk ar apsargu ampelēties, koķetēt. Tu baigi Kivičam esi līdzīgs. Tā, Haidi, kāds bet kalns. Bet viņš bija Kivičam līdzīgs. Nē, kalns labā nozīmē. Bet nebija līdzīgs Kivičam. Bija drusku, viņš tāds acis bija. Tad piesa bārda, es tā kā acis uzmetot acis. Nē, tiešām, ja mēs ejam, iet tās pēc apsaka, es tā uzmetu acis, nē, skatos, nav. Labi, pussekundes laikā sapratu, ka nav, bet man likās svarīgi pateikt viņam to. Jā, bet cilvēks negaidīja. Viņš bija priecīgs, ka viņam pateica. Cilvēks pilda savus pienākumus, kuro gadu strādā, neviens viņu nepamana, pelēks cilvēks, neviens paldies nepateiks, un pēkšņi viņu par Kiviču nodēvē. Viņš saka, tādu pazemojumu nebija cietis. Mani par Kiviču. Un interesantākais, varbūt viņš tevi atpazina arī kaut kur TV šovos, kaut kur pirms gadiem 11 tevi redzējis bija. Mani zvaigzni nosauca par zvaigzni. Jā. Būs ko vakarā sievai izstāstīt. Viņš aizgāja, uzrakstīja atlūgumu visu sejus, es populārs tagad. Es slavens, nauda sāks plūst. Jā. Nedēļu vēlāk sieva viņu iedunkā un saka, tu vecais muļķi. Jā, atpakaļ lūdzies, lai tevi paņem atpakaļ darbā. Katrā ziņā Aldis piesējās pie nejauši garām gājēja apsarga formā, un es pieliku soli, ka tik kas neatgadās. Jā, kā tik kas nenotiek, kā tik nenotiek kas ļauns. Jā, bija mums tas īsts, diemžēl, tāda mūsu tikšanās. Bet mēs izgājām par Rīgu, mēs pārītī smuki izstaigājām centrālo Rīgas vietiņu, rajoniņu, Origo stacijas laukums, Mērķeļa iela. Līdz autobusam bija kā aizgāja pēc tam, es kā labākais draugs norādīju uz durvīm, uz virzienu, kur viņam jāiet uz autobusu. Kur jāautos kilometru pēc, no mums ar reku tur. Jā. Es tev jāiet pa tām durvīm. Es atceros, pirms ļoti daudziem gadiem, pirms kaut kāda gadsimta, mēs spēlējām kāzas kaut kur ļoti dziļos laukos, dziļos, krieviski nosaukumi, zilas mājiņas, tā ļoti pagrinīgi, un tīpaši tajos laikos, tās pēcpadomju laiks. Un mēs sakrāvāmies aparatūru, salikām, un līdz kāziniekiem ļoti daudz laika bija, entās stundas, tad pusdiena gandrīz. Es nezinu, kāpēc tā sanāca, ka ļoti ilgi un karsta diena bija. Un mēs prasām vietējiem tur pavāres, apkalpotāji, prasam, kur var nopeldēties, kur tuvākais ezers. Neviens neko nezina. Izējām ārā, staigājamies, satiekam kādu vietējo vīrieti, prasam par kaut kādiem ūdeņiem, jeb kādiem, upe vai ezers vai ko. Vietējiem, viņam izpratnē ir tāda vietējā izpratnē, Viņš saka, tā, paiesiet tur 2 kilometri, tu aiz pagrieziena 3 verstis, un tad tur upe. Savos mērogos es tā easy tur aiziet kaut kur. Mums aiziet tepat kaut kur, ap līkumu. Viņš saka, tur. Mums arī tādā mīmā aizgāja. Tur 3 verstis, tad jau tepat vien ir, Jums ir bijis sanāk tik daudz laika vēl, cik gada līdz... Mēs negājām tik tālu. Arī es sazinu, kur tur apmaldītos. Nē, vispār, lai, piemēram, būtu tuvāk. Nē, būtu tuvāk, protams, mums kaut kāds pāris stundas noteikti bija laika. Gribējās kaut kādu ekšanu un ezeru. Jo es, man liekas, vienreiz tā bija, bet tas pat nebija. Nemaz tik daudz gadus atpakaļ. Mums bija arī vienās kādās kā muzikants. Es ļoti labi atceros to tāpēc, kad savu dārgo šito ar mani dušas želēņu es pakāsu. Man bija uzdāvināts tāds komplektiņš, kur dušas želēja, smaržas un kaut kas vēl. 3 vai 4 pudlītes tādā komplektā. Maziņas, protams. Bet man bija līdzi, ka jau kaut ko. Un tur pie tāda viesa nama, Kurzemes pusē. Ar tās dīķis. Un mums tur, kamēr aparatūras sanāca, kārsta diena nenormāls. Saka, vajag aiziet, tā kā nopaudzes, noskaloties, lai. Un man līdzi pat viss bija, kaut kādi vieļi, viss bija.
vai tik nebija tā, ka arī bija kaut kādas 2 vai 3 kāzas pēc kārtas, tāpēc laikam. Un es tur nopeldējos un visu, un jau tā kā jau izlīdu no ūdens, jau apslaukos, un brauc jau tā kā jaunie. Pie sagaišas mums kā nekas nebija jādara, bet vienalga. Un es tur, viss no augšas redzams tas dīķis. Es tur ātri kaut kādas uzraudu drēbes un skrējām prom no turienes un aizmirsu savu dušu želeņu dīķu krastā. Škrobis. Gadiem ejot, škrobis. Tie, kas kāzās gāja pie dīķa bučot, es noteikti biju pārsteigts. Kas tev ģitāra spēlēs? Video redzēju, ka tev komplektā ģitāra stāv akustiskā uz statīva. Vai es viņu spēlēju? Es domāju, grāvērs kāds. Visu laiku tu mēģini izvilkt mani uz tā. Man jau būtu ko ierēkt, protams, bet labi. Par žogu. Par žogu stāsts. Ir jaunumi? Nē. Ko tu? Var sakot, aizvakar vislabākajā kafejnīcā Džam. Skatos pašā tālākajā galdiņā, stūra galdiņā, stūrī, kas ir galdiņš stāv stūrīs, ēd Aldis skise. Lūk, un es eju pie Alda, bet pa ceļam, tā caur visiem līkločiem stāstu. Eju pie Alda un pa ceļam sēž bandīti. Banda. Autoritāte vietējais, visi viņu zina Reizeknē. Tie, kas nezina, paši vainīgi, vainojiet paši sevi. Tas paša Pāvils, Čečenu Pāvils latviski, krieviski Paška Čečeņits. Ja kaut kādas trobeles vienmēr uz viņu atsaucās, ja kas būs problēmas ar viņu. Viņš reāli ir kaukāzies, braukā vienmēr lakšarī automašīnās, un vienmēr viņam ir svīta, tādi kaujinieki. Ja kas tur, tā. Bet pazīstami man arī vecajiem klubu laikiem bija daži konflikti, pēc tam baigi draudzīgi, un tagad esam tādi koleģiāli draudzīgi. Lūk, un Pāvils, viņš ir tā kā lietas kursā par to personāžu, kurš te visus ir aptīrījis. Un tā skaitā arī viņu pašu. Un es viņam prasu, Ko? Jā. Viņš ar kaukāzu akcentu runā arī. Tas tāds šarmantais, tas tāds kaukāziešu. Ne gluži gruzīnu, bet tas čečenu akcents, kad krieviski. Jā. Ej, tī, daragoj, što ti tam ķēlaiši? Tā jau atkal igauņu aizgāja akcents, bet labi. Ņet, starp citu, kubieši, Kubas pārstāvi runā ar igauņu akcentu. Reizeknē... Noberni? Jā, Reizeknē bija pāris kubieši, kas spēļu zāles organizē. Es nezinu, laisi apakaļ. Un tagad es strādāju Albā kasē, viņi bieži nāca ar mani parunāt, papļāpāt vai kādu pasūtījumu izpildīt vai ko. Un viņš reāli runā ar igauņu akcentu. Što ti tak ķēlaiš, ja ķebē tam etta gavarju? Reāli igauņu akcents, bet čečeni savādāks nedaudz. Eju, tī, warabēj! Šitais. Warabēj! Uz burtē, warabēj! Warabēj! Gdzie? Vai viņš tur noklausīsies podkāstu, atbrauks pie tevis pateiks, ka tev bija kaut kādi jautājumi? Nē, viņš ir tās vietas, viņš ir gudras, viņš uz sīkumiem neapvainosies noteikti. Un es tagad gāju garām viņu galdiņam, Alda virzienā, Stāsts ir ne par Aldi, bet par to ceļu uz Aldi. Es prasu, jo mums šī saruna bija ar to Pāvilu Čečenu, par šo jautājumu. Viņš bija lietas kursā, jo Diana arī ir kaukāziešu asins. Un viņi tā kā brālība ir Diana, Pāvils, viņi tur tā kā viens otru redz. Tā kā zvejnieks zvejnieku, viņi kaukāzieši arī savā starpā viens otru tā kā nečakarē un nedara pāri. Tīpaši tādā ziemeļu tālienē no saknēm. Viņi, tālu no mājām, Jā, un kad viņš uzzināja, kā Diana arī cietusi šajā žoga un metāla apzegšanas sakarā, viņš tā kā iespringa mūsu pusē. Un šī saruna bija, viņš prasīja, cik liela summa, es pateicu pareizo summu, viņš uzreiz uz pusi mazāku nometa, saka, tad šitik tu gribi tomēr, viss tās. Es neizskatos pēc kaukāzieša, tāpēc cik atnesīs, tik būs labi. Lūk, šī saruna bija, un tagad šais dienās, kad es satiku viņu, es prasu, kā ar mūsu draugu, kur viņš ir. Viņš saka, meklējām, pazudis vispār līdz ar galiem, visus uzmetis, ko varēja, visu izsirojas pilsētu. Saka, tik Latvijā daudz pilsētu, vis kaut kur kāds objektus var atrast, kur metāli var vai ko. Viņš saka, meklējām, strādājām, pēc tam tā noslēpumaina tādu intrigu, kā visu nestāstīs, bet ir operatīvā, kā latviski tas operatīvā. Informācija. Ne, razrabotka. Jā. Operatīva, tu policijas akadēmijā mācījies. Operatīvā izstrādē, Jā, operatīvā izstrādē. Es saku, laikam radiatoru grūti vadāt visu laiku līdzi, atrod nejauši.
Tā ir neko citu ielikt bagāžņā, kā tur ir gludeklis, lodāmurs. Radiators. Mums arī vēl cita viena folklora ar vietējiem autoritātēm. Lūk, un es kaut kā tā runājamies, man kā jāiet tālāk, maršruts līdz Aldim bija. Es saku, bet tu savā ziņā viņš ir malacis. Un tad tas Pāvils Čečens tāds nedaudz iekaisa. Nevajag slavināt tādus sliktus cilvēkus. Viņš kaut tādā slengā pateica. Urka Ganskajā slengā viņš man tā kā aizrādīja nedaudz. Es tikai jokoju. Tas mans stils ir, malaģēts. Bet tu pats toreiz arī tā kā, es tā kā teicu, ka tomēr viņš tā kā malacis, ka tā tomēr, smalki visu tu ar teici, ka Nē, kad tu rādi pēdiņas gaisā, tad tas ir cits. Kad tu saki, tu sanāc apčakarēt un tu izdarīji talantīgi, tad tas ir pelnījis un tas ir pavisam cits. Nejaus tādas lietas. Labi. Es labi atceros savu piebildi aizrādījumu tavā virzienā. Es to atceros. Es esmu atminīgs. Atminīgs. Jā. Lūk, es tādā kā jokā saku, malaģēts, cipā, tas ir savādāk. Lūk, par radiatoru uz muguras bija viens cits folklora, bet pie tam arī reāla. Mans švāgeris Aldis Lēdums, atceries, Veisā spēlē un arī mans dzīves biedrs savā ziņā, cīņu dzīves biedrs. Viņš arī strādāja Universāla veikalā kaut kādā radioelektronikas nodaļā. Kolēģis man blakām, es citā nodaļā, viņš tajā nodaļā. Un mums bija vietējais bandīts, viņš vēl sēdēja cietumā par slepkavību Ludzā, kad nošāva valsts ieņēmuma dienesta priekšnieku. Varbūt atceries, ļoti sen tas bija. Skaļš pasākums, panorāmas brauca, filmēja un ļoti nopietna lieta, bet viņš bija kārsavietis, vietējais autoritāte ar milzīgu māju, milzīgu sētu, ķieģeļu apkārt un baznīcu uzbūvēja tas tajā 90. gadu stilā, kad bandīti pa savu naudu būvēja tempļus. Viņam nenormāli bija daudz naudas, nenormāli liela ietekme, viņš bija ļoti autoritatīvs un no viņa visi baidījās. Viņš bija bandījis. Un pat tad, kad viņš sēdēja cietumā, viņš kaut kādā veidā manā naktsklubā sēž piedzēries, viņu no cietuma laida ārā, viņš brīvdienās vai kurās dienās brīvsolī staigāja. Zem zīmes uz trotuāra noparkota bija viņa kāds lielākais Fords džips, Lincolns vai Lincolners vai kaut kāds bija. No Fordiem es pat nezinu. Ļoti milzīgs Fords, kas ļoti rīks, ļoti neekonomisks, ļoti dārgs un tāds tikai bagātiem durakiem domāta mašīna. Un tāda bija noparkota pie mana naktsklubā uz trotuāra, un viņš piedzēries pie bāra sēž, dūrītē atspiedies, galvu nolicis, tā kā nīkuļo. Viņš tajā laikā skaitījās, ka cietumā sēž. Tāda autoritāte. Nē, tās nopietni, kuru noteikti nevajag aizskart, abižot vai kaut kā nosaukt, paskatīties pat. Tas ir vēl tie laiki 90. Nē, jau 2000. sākums bija, kad man klubiņš bija. Par ko es? Un tad viņš 90. gadu beigās kolēģi, kas mēbeles tirgoja, krāva viņam mašīnā, viņš pirkā komplektu kaut kādu mēbeļu. Krāva mašīnā, un kolēģis šis ķorka, labā roka tā bandīta, saka, bet viņi saskrāpēs to tavas mēbeles. Tā kā bažījās, ka tulīt tavas mēbeles saskādēs. Šā pildā mierā, tādā nopietnā mierā, saka, krieviski, lai tik saskrāpē radiatoru uz muguras un ezerā. Lai skrāpē, problēma nav. Tikai radiators uz muguras un ezerā. Tas arī mīmā pārgāja, radiators uz muguras un viss. Kādas problēmas? Ļoti iespējams, Kuldas ezeros kaut kur tur arī radiators ir. Tur bija tagad tas viss izšāksēs, to zēnu es esmu redzējis ļoti vienkāršā mašīnā, pats ļoti arī vienkāršs un kaut kā tie laiki ir aizgājuši. Bet viņš tur zem tiem jumtiem visādiem valsts un politiķu ļoti nopietnas zēns bija. Visi viņu zināja. Šajā austrumu pusē visi viņu zināja. Viņš ir ļoti, ļoti... Viņam iesauka zirgs, koņs, varbūt es dzirdējis. Interesanti, bet viņš ar muitniekiem, ar visiem, kā filmās, viss ļoti nepareizi, viss ļoti neforši un agresīvi un tā, bet es ceru, tie laiki ir pagājuši un vairs neatgriezīsies. Jā. Ko saki? Ceļam maizi. Par savu draugu transvestītus varbūt nākamā reizē tad pastāstīšu. Tagad jau vairs nē. Kā nē, ka jā. Intriga kam? Ka man jau tagad intriga. Es tādu līdz nākšanai gribēšu zināt. Vai stāsts nav par mani? Tu pastīgo par sevi pastāstīji. Jā. Par savu draugu transvestītu. Es ļoti bieži klausos viņu. Un tur tāds zēns, kas visu laiku sevi tā kā sieviešu dzimtā dēvē, tad sajūgt citreiz vīriešu dzimtā. Un viņš saka, ka viņam drīz būs pārēja. Tas kā lielais notikums, pārēja.
Es saprotu operāciju. Nu, lūk, Labs. jā, bet es... Tur atstājam. Šito tur atstājam, varētu ceļā. Kaut kur pierakstam, jā. Jā, Es domāju, cilvēki jau līdz šai vietai nebūs jau pat vēl izturējuši man autoru vakaru. Nu, ko, mīļie draugi? Jautājums, kāpēc cilvēki ēdājiem nav draugu? Tāpēc, ka viņi tos ir atēdušies. Tāpēc mans novēlējums, mīļie draugi, neēdiet savus draugus. Nēdam viens otru, jā. Ēdiet McDonaldā. Nepārtieciet viens no otra. Tā kā no pārtikas precēm. Tā mums kultūras ministrs dziedāja savulaik ansamblī Pērkons. Nu, ko, mīļie draugi, tad viss pateikts un tiekamies vēl pēc kādas brīnišķīgas, burvīgas pieredzes pilnas. Mūsu saime ir pieaugusi vēl par vienu klausītāju, un tas ir Jurģa brālis Mārcis. Viņš man privāti uzrakstīja, ka viņš ir kļuvis par oksimoronu fanu, braucot vilcienā, cik tās ir 3 stundas ar pusi, 3 raidījumus var mierīgi noklausīties. Jā, tā ka brauciet vilcienos un klausieties oksimoronu. Welcome. Welcome to the Oxymoron. Welcome to Oxymoron.